Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplus.eu un šodien mēs apskatīsim prēmiju malkas krāsni Termo Rossi Sofija. Konkrētāk šis modelis ir ar ziepakmens apdari, bet šis apskats arī attieksies uz modeļiem, kuriem ir tērauda apdare vai arī Maljorkas flīzīša apdare. Krāsniņas jauda ir 7,5 kW un aptuvenā apsildāmā platība ir 68 kvadrātmetri. Protams, tas viss ir atkarīgs no siltuma zudumiem, tāpēc mēs iesakām izmantot kalkulātoru, kas ir pieejams mūsu mājaslapā, bet šī platība ir norādīta ieskatam. Liederības koeficients ir 90%, kas ir tiešām augstā līmenī. Tas nozīmē, ka 90% no malkas pagales, ko jūs ievietojat malkas krāsnī, tiek izmantota. Tīri salīdzinājumam mūrēta plīts vai krāsns, tās efektivitāte ir plus mīnus 60 līdz 70%. Tātad, ja mēs skatāmies no malkas patēriņa viedokļa, nesalīdzināmas lietas, mazs patēriņš, liels ieguvums. Platums ir 45,5 cm, dziļums ir 54,1 cm, augstums ir 95 cm, dūmvats iznāk tikai no augšas un tā diametrs ir 130 mm. Konkrētā modeļa svars ir 151 kg, bet tas atšķirās modeļiem ar tērauda apdari un Maljorkas apdari. To varēs atrast tehniskajos datos. Kurināt krāsniņā mēs varam malku un briketes. Un, protams, ražotāja valsts Itālija, viens no vecākajiem ražotājiem Termo Rossi ar lielāko pieredzi un tiešām uzkrātām zināšanām, kā uztaisīt kvalitatīvu krāsni. Termo Rossi būs ideāla izvēle tiem, kuri tiešām novērtē detaļas, funkcionalitāti, kvalitāti un, protams, ļoti elegantu un mūžīgu dizainu. Sāksim ar krāsnes augšējo daļu. Tā ir izlieta pilnībā no tiešām bieza čuguna, kā arī tā ir emaljēta. Jā, šī te ir sildvirsma, bet tā netiek uzskatīta par tādu intensīvu gatavošanas virsmu, kas nozīmē, ja jūs varēsiet uzsildīt šeit kādu ēdienu, bet intensīvi cept un vārīt, šī virsma nebūs paredzēta tam. Kā jau iepriekš minēju, tā ir emaljēta, kas nozīmē, ka ēdienu var īstenībā likt arī pa taisno virsū. Tas vairāk attiecās uz kādu maizes šķēli, ko vēlaties nedaudz apgrauzdēt. Pēc tam šo te augšējo daļu var izņemt šādi te un ērti nomazgāt. Šeit virsmā mums arī iestrādāts daudz atveres, tās ir konvekcijas atveres. Tātad krāsnes ievelk vēso gaisu caur apakšu, uzsilda to starp ziepakmens apdari un iekšējo krāsnes korpusu, un caur šīm te atverēm šis te siltais gaiss tiek izpūsts ārā, ātrāk uzsildot tēlu. Vēl viena lieta, kas jau attiecās uz to, ko es iepriekš minēju par detaļām un tehnoloģijām. Termo Rossi ir unikāls ar to, kad viņiem ir smoke bypass sistēma, bet ko reāli tas dod? Pieņemsim, ka šī krāsniņa kurās un mēs atveram durvis, lai pievienotu malku. Dažkārt pat pie ideālas vilkmes, atverot krāsnes durvis, kamēr tā kurās, var sajust nelielu dūmu smaku, kas tiešām nav patīkama. Vai arī, ja to nevar sajust, tāpēc pirms durvju atvēršanas mēs varam pavilkt ārā šo te smoke bypass sistēmu. Tā dūmiem ļauj izplūst pa taisno ārā skurstenī, un mēs varam droši pievienot malku bez jebkādām raizēm, kad mums telpā varētu ieplūst kaut mazākā dūmu smaka. Bet tajā pašā laikā, kad mēs esam malku ievietojuši, mēs varam aizvērt šo te smoke bypass sistēmu un tajā pašā laikā saglabāt 90% efektivitāti, jo, lai iegūtu tik augstu efektivitāti, viss karstums nedrīkst aiziet skurstenī. Tas nozīmē, ka skurstenī aiziet tikai 10%. Šeit ir vairāk līmeņi, caur kuriem šie dūmi iziet, bet ar šo te mēs varam to apiet tikai tad, kad mums tas ir vajadzīgs, un aizvērt to tad, kad mēs gribam augstāku efektivitāti,
Kopējais dizains ļoti proporcionāls, ļoti elegants un it īpaši šajā ziepekmeņa apdarē. Bet, kā jau iepriekš minēju, ziepekmeņa apdares pluss ir tāds, ka šis materiāls labāk uzkrāj siltumu, bet krāsniņa arī ir pieejama ar tērauda apdari, minimalistiskākam izskatam, un arī ar Maljorkas flīzīšu apdari divās krāsās, bēžā un bordo, kuras arī ir iespējams pasūtīt. Virs durvīm mums ir sekundārā gaisa padeve. Sekundārā gaisa padevu pievadīs papildus skābekļa daļiņām, kas vēl nav sadegušas, otrreizēji tās sadedzinot, iegūstot vairāk siltuma no tā paša malkas daudzuma, bet arī šī gaisa padevu veido tādu kā aizkaru priekšā stiklam, termins kā ērvaša sistēma, kas nozīmē, ka stikls vienmēr būs tīrs, protams, izmantojot sausu malku, un tas nebūs jātīra nekad. To arī varam teikt no mūsu pašas pieredzes, jo Termorosī krāsni izmantojam mūsu izstāžu zālē. Tiešām pamatīgas, biezas čuguna durvis, rokturis arī diezgan neuzkarst, un ir tiešām izveidots elegants ar chromētām detaļām, un durvis noslēdzās kārtīgi, un nekas nekustās. Ir kā salīdzinoši kompakts modelis, bet kamīna stikls priekš šī kompaktā segmenta patiešām liels. Nekas netiek aizsegts, tā kā liesmu varēs ļoti labi redzēt. Bet viena būtiska detaļa, kas atšķir Termorosī no citiem ražotājiem, ir atrodama dekameras iekšpusē. Varam redzēt, ka dekamera ir ietilpīga. Malku taisnā veidā mēs varam ielikt līdz 34 cm, kas ir labs garums, tīpaši priekš kompaktā segmenta. Un kā Termorosī panāca tik ietilpīgu kurtuvu kompaktajam modelim, viņi izmanto čuguna plāksnes. Alternatīva ir vermikulīta plāksnes, kas ir biezākas, netik izturīgas. Čuguna plāksnes strādā 10-15 gadus, un pat tad šim modelim tās ir pieejamas kā rezerves detaļa, kas nozīmē, ka tās varēs nomainīt. Protams, mums apakšā ir arī bieza čuguna reste ar rotējumu centru, lai iebirdinātu visus pelnu atvilknē. Un zem kurtuvas mēs varam redzēt primāro gaisa padevi ērtākai iekuršanai un bāzes gaisa padevi arī augstākai efektivitātei ar visām gaisa padevēm. Un tad mēs vēl varam redzēt terciāro gaisa padevi no aizmuguras, kas arī pievadīs papildus skābekļa nesadegušajām daļiņām un sadedzinās tās otrais, tādējādi tiešām panākot šo augsto 90% efektivitāti. Vērā ņemama lieta arī ir tāda, ka modelim ir iespējama opcija ārējā gaisa padeve, kas ir it īpaši svarīgi, ja jums ir ļoti labi nosiltināta ēka, tā skaitā arī visas jaunbūves. Konkrētais modelis telpā uzturēs ļoti vienmērīgu temperatūru, nevis kā, teiksim, tērauda krāsniņas, kas sadedzina gaisu un rada ļoti lielas siltuma izmaiņas. Degšanas laiks kopā ar efektivitāti arī šis rezultāts ir augstā līmenī. Pēc mūsu pieredzes var sagaidīt 4 līdz 5 stundu ciklu. Tā ir degšana kopā ar laiku, līdz krāsnes pilnībā atdzisīs. Bet, protams, mēs kaut kādā brīdī varam atkārtot, pievienot malku. Milzīgs paldies, ka noskatījāties video par Termorosī Sofija. Ja gadījumā jums ir kāds papildus jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu Termorosī līnijas vai citu ražotāju modeli, droši sazinieties ar mums, mūsu kontaktu sadaļā, mēs jums palīdzēsim. Ja jums nav līdz galam pārliecība, ka šis ir piemērots modelis jums, mums ir arī opcija mājaslapā pieteikt bezmaksas konsultāciju šeit pat mūsu izstāžu zālē. Konsultācija ir klātienes un vairāk informācijas varēs atrast tajā lodziņā, kas mums mājaslapā ir tieši par šo pakalpojumu. Milzīgs paldies, ka skatījāties un lai siltums katrās mājās!